pieredze bija ļoti vērtīga, jo starptautiskie pasniedzēji, praktiķi arī vadīja un stāstīja par permakultūru vairāk. Un permakultūrā, man vispār pie sirds tas, ka tas ir dabīgs dzīves stils, tāda ilgspējīga dzīvošana. Tas nozīmē, ne tikai lauksaimniecībai saimniekošana dārzā, bet tas ir arī, kā mēs paši rūpējamies gan par vidi, gan šķirojam, tur, piemēram, atkritumus, ekonomējam, veidojām permakultūras dobi, Spānijas stilā, kā mēs sakam, kur vienkārši to var taisīt arī pļavā, kur var, noklāja salaistu to zemīti, noklāja kartonus, kas ir arī, tā kā atkritumi, savācot, noplēš viņiem tās, ja ir kaut kāda plastikāta lentes vai kaut kas noklāja tos kartonus, salaista viņu, lai viņš ir slapš. Tad tur uzliek melnzemīti pa virsu kārtu, uzliek kompostu pa virsu un saliek sienu. Un tad šajā sienā, iztaisot tādas iedobītas, tad tur var stādīt augus iekšā vai sēkliņus. Un Spānijā bija izmantotas sienas, lai mitrums saglabājās. Spānijā bija karstums liels, arī saule. Un tas nozīmē, ja augsne ir plika, tāda melna, tad viņi pievelk to karstumu un augs izcepās, būtiski izdeg. Permakultūrā katrā vietā kaut kā nedaudz citādāk var notikties. Biju pārsteigts, kad arī tā sakot, kaut kādas jaunas lietas uzzināju, ko nezināju un ko pielietot, un patikās tas, kas papildina permakultūras. Kā sakot, ja ir galvenie pilāri, par ko permakultūra ir, ka par to rūp, par cilvēku rūp, par dabu un par to vienmērīgo sadali, kad ir tā sava veida instrukcijas jau bijuši arī Amerikas pirmiedzīvotājiem, kā rīkoties. Un kas ir labi šādā veidā, tad mums nav kaut kādā veidā jākaro ar nezālēm, ko tradicionāli tiek kaut kāda herbicīda izmantot. Šeit tās nezāles pašas, viņas tiek, nepiekļūst vairs gaiss, un tad viņas savu augšanu beidz. Savukārt augi, kas ir kultūra augi, viņi aug, un siena kārtiņa nodrošina to, ka tā zeme saglabājās mitrums, neaug nezāles, vai zālīti, piemēram, pļauj. Mēs viņu nemetam kaut kur ārā, bet mēs ar viņu mulčējam dārzu. Bet šeit sienas nodrošina to, ka ir augam saknītes ir tādā komfortablā temperatūrā. Ka daudz tās ietekmes arī mikroorganismi šādā vidē labāk veidojās. Un tā lielā gudrība permakultūras ir tā, kad mēs nevis kaut kā no ārpus nesam un ķīmijas dodam un barojam, bet mēs radam to dabisko vidi, lai augs pats barotos. Zem šī segumā siena vairojās mikroorganismi, sēnes, baktērijas, viņas tur savā starpā miedarbojās, un tādā veidā augs var ļoti viegli uzņemt tās barības vielas un būt pabarots. Un to mēs arī esam novērojuši savā saimniecībā, kad mēs ābolus audzējam 10 hektāros, bet mazdārziņā dažādas lietas arī sev, un tad jau praktizējam permakultūru. Jau 5 gadus siltumnīcas arī ir pēc permakultūras principu. Paldies par projektu, jo tiešām bija liels iegūms ikvienam no mums, arī kolēģiem un pašai personīgi arī. Es ļoti daudz uzzināju no lektoriem un praktisko pieredzi, un arī pabijām ekociematā. Tā ir brīnišķīga pieredze, un arī no kolēģiem, es zinu. Šodien mums ir permakultūras praktiskā diena Spānijas stilā, mūsu bioloģiskajā saimniecībā Reķi, kur mēs tad dalāmies ar to, ko mēs tur ieguvām, ko mēs ieraudzījām, ko mēs uzzinājām. Bija mums teorētiskā daļa, kad mēs paskatījāmies video, bildes, ko mēs tur piedzīvojām Spānijā, un arī apguvām mazliet, kā mēs to dobu taisam. Jo tās zināšanas viņas tikai tad, ja mēs praktiski pielietojam, tad mums paliek. Tad mēs kaut ko dzirdam, redzam, mēs esam varbūt par to priecīgi un sajūsmā, bet tikpat ātri mēs to aizmirstam. Aizej dabā, neņem pirmo, jo iespējams tas pēdējais, un ja paņems pirmo, tad neizaugs. Vai tas, ka rūpējies par to, kas rūpējās par tevi, vai tā būtu bite, vai tā būtu tā pati zāle, kas rūpējās dzīvnieciņš, citi cilvēki, kas par tevi rūpējās. Permakultūras viena no tādām lietām, kā nevis daba priekš mums vai mēs priekš dabas, bet dzīvojam saskaņā. Atsvaidzināt dažādas zināšanas, paskatīties, kā notiekās citos apstākļos, satuvināties, sapazīties vairāk un paplašināt šo loku un, protams, apmainīties ar zināšanu, jo katram ir savu pieredzi, katrs kaut ko ir pamēģinājis. Un tad pēkšņi, kā tad es to nebiju iedomājies. Tas ir tas, domāju, ka nozīmīga lieta katrā braucienā šādā. Dāmas vairāk darbosies ar dobēm un stādīs augus. Un vīri taisīs vistu traktoru. Tā ir tāda mobilā vistu māja, kur vistiņas dzīvojās iekšā, viņam arī dētuvi tur ir.
un viņām ir arī jumtiņš vienā daļā, otrā ir siets, lai ir gaisma. Un viņi ir pārvietojami. Tas nozīmē, ka vistiņi visu laiku tiek pie svaigas barības, lasa kukainīšus, un pie reizes tas tiek izmantots arī, ja vajag kaut kādu teritoriju, piemēram, uzirdināt, jo vistas kasās. Un tad atstājot ilgāku laiku vienā vietā, piemēram, to mobilo vistu māju, viņi tur uzirdina to augsnīti, un viņi jau ir praktiski gatavi arī tā kā stādīšanai. Viņš būs tāds pārvalkams, tad tās visas tur dzīvos un dēs olas, un pie reizes tad kasīs zemi un samēslos, un pēc tam tajā nākamajā gadā tajā vietā varēs stādīt dārzeņus kaut kādu. Permakultūra jau ietver daudz ko, tāpat kā šitā būda. Sameklējām materiālus, kādi ir, un no tādiem tad arī taisam. Kad uztaisīs, tad viss tā mums prieks. Un, protams, pāriem olas, ko ēst. Paņem lāpstu, paņem zemi, paceļ lāpstu, izber zemi. Tāds arī process. Jau 4 gadus to daru. Bet šādu dobu ar kartonu es vēl neesmu taisījusi. Tādu nosaukumu kā permakultūra pieredze man ir dažus gadus, bet ar ekoloģiskiem risinājumiem jau kādus 15 gadus jau aizraujos. Šādā pasākumā vienmēr ir vērtīgi piedalīties, pat tad, ja līst. Vienmēr var atrast risinājumu un pielietojumu. Atbraucu mācīties par permakultūru, lai varētu realizēt savā mājā, savā sētā. Praktiski guvu iemaņas, jo visu laiku bija bailes pašai sākt. Bildes un video ir skatīts ļoti daudz, bet prakse ir pavisam savādāk. Braukšu mājās, es realizēšu. Tāds ir mans sajūtas. Gribēs ātrāk mājās tikt un lai varētu ķerties klāt, jo idejas ir daudz un vajag tikai atrast laiku, lai viņas realizētu. Griežu persikus, lai var uzcienāties veselīgām uzkodām. Visi strādnieki, kas cītīgi darbojās dobē, tur darbojās pie vistu mājas taisīšanas. Es pati jau kaut ko daru ar permakultūru. Man bija svarīgi šodien praktisko pusi redzēt, kā darboties. Gadiem ejot, visvašāk un visātrāk, manuprāt, var iemācīties tieši tā kā tīri praktiskajā darbībā, ka tu ej vienkārši un dari, un uzreiz arī var redzēt, kas varbūt strādā, kas nestrādā, kas manā situācijā labāk. Man patīk šī pieeja, ka var uzreiz, ne tikai teorija, bet uzreiz var darboties un mēģināt un darīt.